Kad cilvēks ir nobriedis pirkt īpašumu, viņam noteikti dzīvē kaut kas ir mainījies. Vai viņam bērni ir izauguši un aizgājuši no mājām, un viņam ir vajadzīga mazāka mājvieta, vai arī viņam tieši pretēji ir ģimenes pieaugums, un viņš vēlas lielāku to mājvietu. Gadīties situācijas var būt tādas, kad darbs mainās. Katrs šis gadījums ir ļoti individuāls, viņš ir jāskatās, kā notiks. No pārdevēja puses arī nereti tā situācija ir tāda, kad viņam ir savas ekspektācijas, ko viņš vēlas par to īpašumu iegūt, bet reālā tirgu situācija tāda nav. Īstenībā, ja mēs gribam to īpašumu pārdot, un šajā brīdī pārdot nevis pēc 5 gadiem, tad ir jārēķinās ar to tirgu situāciju, kāda ir patreiz, šeit un tagad. Pērkot īpašumu, ļoti svarīgi ir finansiālās iespējas, cik tad es varu atļauties. Ir vieta svarīga, kur tad es vēlētos dzīvot. Svarīgi, protams, cik tad lielu man to mājokli vajadzētu. Ja mēs runājam par finansiālajām iespējām, tad tas ir ļoti būtiski, jo īstenībā pirmais, ko vajadzētu saprast, vai tās vēlmes, kas ir iedomātas, vai tās sakrīt ar mūsu šī brīža situāciju no finansiālās puses, vai mums ir pašiem savi līdzekļi, par ko mēs varam iegādāties mājokli, vai tur būs piesaistīta banka. Otrs ir par vietu, kas mums ir ļoti svarīgi. Vieta tādā ziņā, kura būs tā apkārtne, kurā mēs vēlētos dzīvot. Jo nereti ir tā, ka mēs nopērkot ne tikai mājokli ar tām 4 sienām, mājokli mēs varam uztaisīt ļoti skaisti. Mēs viņu varam izveidot tā, kā mēs viņu vēlamies. Ieliekam savu sirdi un dvēseli, bet ja mēs būsim uztaisījuši ideālu dzīvokli vai ideālu mājvietu, un tā vide apkārtējā nebūs tāda, kādu mēs vēlamies, nu diez vai mēs būsim laimīgi. Mēs ļoti uzsveram to, ka tā vide, kurā mēs dzīvosim, arī ir viens no tiem, ko mēs pērkam īstenībā. Jo mēs pērkam to, kas mums ir blakus. Mēs pērkam gan parku, gan tuvējos bērnu dārzus, gan tuvējās skolas, gan transporta plūsmu un infrastruktūru, lai nokļūtu no punkta A uz punktu B, un tas nav mazsvarīgi. Turklāt mēs jau visi vēlamies, lai mēs ejot mājās vakarā vai braucot no darba ar sabiedrisko transportu vai bērnu nākot mājās, vēlamies, lai tas viss būtu droši, lai mums par to nebūtu jāraizējas un jāuztraucās. Un kas attiecas uz mājokļu platību, tad mums ir jāsaprot, vai mēs vēlamies 4 stabu dzīvokli, vai mēs vēlamies 2 stabu dzīvokli, vai mēs vēlamies 5 stabu dzīvokli. Turklāt ir ļoti arī svarīgi, vai tās istabas, guļamistabas būs mazākas, vai viņas būs lielākas, vai vairāk tomēr vajag uzsvērt uz to, ka viesistabu izvēlēties ar lielāku platību. Pie pārdošanas procesa ir svarīgi zināt cenu un arī juridisko pusi. Pārdevējam galvenais, kas ir nepieciešams, ir, lai nosaka cenu. Jo viņš par to īpašumu, ko grib pārdot, viņš ir izdomājis, ko viņš ar to naudu darīs tālāk. Vai viņš pirks citu īpašumu vietā, vai viņš viņu aizbrauks ceļojumā, vai kādam vēl citam mērķim tas ir nepieciešams. Citreiz, ja pārdevējs apdomā, vai viņam remontē to dzīvokli pirms tam, vai neremontē to dzīvokli pirms tam, pirms pārdošanas konkrēti neremontēt. Jo tu nezini, kāds būs pircējs ar kādām vēlmēm. Tad labāk, lai pircējs iedod kaut kādu summu mazāku un pats remontē, nekā tu ieliec naudu, to vēlēs atpakaļ un tās prasības neatbildīs. Nereti ir tādi gadījumi, kad pārdevējs ir izskatījis, ievācis informāciju, bet no juridiskā viedokļa viņš ir aizmirsis ļoti daudz detaļas, kas pēc darījuma procesa īstenībā var nest ļoti lielus zaudējumus, kā piemēram kapitāla pieauguma nodoklis, kas ir bijuši daudzi gadījumi, kad pārdevējs pārdod savu īpašumu, nekonsultējoties ar nozares speciālistiem. Situācija sanāk tāda, ka viņam pēc gada atnāk pa pastu dokuments ar to, ka viņam ir jāmaksā konkrētas summas par kapitāla pieauguma nodokli, par starpību, ko viņš īstenībā varēja nemaksāt. Jo ir bijuši tāda situācija, ka, piemēram, lai nemaksātu kapitāla pieauguma nodokli, jābūt īpašuma tiesībām 5 gadus reģistrētām zemesgrāmatā un 1 gadu īpašniekam jābūt deklarētām. Ir situācijas bijušas, ka, piemēram, īpašums pieder 10 gadus, viņš vismaz tā domā, bet zemesgrāmatā pēc juridiskās informācijas īpašums ir reģistrēts uz viņa vārda pēdējos 4 gadus. Kaut arī viņš tur ir deklarējies un sanāk tā, ka viņam tas nodoklis tik un tā būs jāmaksā. Līdz ar to, ja, piemēram, būtu pareizi izpētīti visu dokumentu, tāda situācija nebūtu radusies. Lai nav pārsteigumu momentu, šādās situācijās īstenībā, ko es ieteiktu, ir vērsties pie nozares speciālistiem, kas jums nokonsultēs un palīdzēs darījuma veikšanā.